Kas kopīgs Laurim Reinikam un Marekam Kolātam? Abi tik atšķirīgi kā Āfrika un Antarktīda. Tas no mi bemol tā aiziet atpakaļ uz F. Jā. Un tad ir atkal tas pats gājiens, tāds, kas... Būs baigā maina, bet tur jāizdomā, kā salikt kopā. Varbūt, ka tev, lai atvieglotu dzīvi, varbūt, ka tu vari izlaist to F un uzreiz iet uz to E bemolu. Mareks svētdienas koncertā dziedās Laura un Aišas izpildīto dziesmu Pasaka, un Reinikam, kā jau autoram, ir savs vārds sakāms. Tās harmonijas tur ir ļoti tālu no tā oriģināla. Tur, ja tu pamanītos kaut kāda viena harmonija vai divas, it kā labi, ka tu vēl vismaz to melodiju... Nē, melodija paliek tā pati, bet es domāju, tieši tās harmonijas nomainīt. Nu, lai viņš mazliet tāds minorīgāks, bēdīgāks būtu. Atnāca Lauris, pateica, ka viss tomēr ir ok, daudz maz, viņam varbūt mazliet nepatīk aranžija, bet es nemaz negaidīju, ka viņam baigi patiks, tāpēc, ka tas nav pa viņa stilu, man liekas. Bet būs interesanti. Man pašam patīk ļoti. Ko tev grupa saka par tādu? Es neteikšu, ka man nepatīk tas tur, bet, Nē, grupa, viņi uzreiz atkal oponē, tāpēc viņi vienmēr oponē pret to, kad es gribu kaut ko aranžēt. Es gribētu, lai tu uztaisi viņu tieši tā, kā tu gribēji, smagi, bet saglabājot to visu oriģinālu, jo tās harmonijas jau, komponējot mūziku, harmonijas jau ir puse no visa tā melodijas rezultāta. Viņš vispār ir diezgan tāds sirsnīgs cilvēks. Agrāk likās, ka baigais tāds, nezinu, tā kā Ivers saka bumbierbiks, bet baigi īstenībā ritīgi sakrīgi džeks. Tāds domājošs, talantīgs cilvēks. Vai pamēģini kopā salikt? Okay. Ar to tavu versiju sākumā, ja? Manis nav, tevis nav šajā klusumā, tikai balts apmulsums esam pasakā. Tajā, kur ar vienu skūpstu ņem un bur princeses, kur laimē dzīvo nakts vijoles. Mēs šo visu stāstu ņemsim sev, izdzersim sausu to, tā lai